Rēzeknis novada ziņas. No 9. līdz 16. jūlijam notiek Rēzeknis novada dīnu nedeļa. Tas ir pasaukumiem un pozitīvu noskaņu pīpildīts laiks. Ar svātku ietveros plānotajām aktivitātēm jūs Latgolas radijas klausētoji īpazīstinājam jau vairāku nedēļu garumā. I šodien vairāk pīsvērsimies tīši svātku noslēguma dīnai 16. jūlijam, kad Rēzeknis novadā tiks atzīmēta dzīsmu ideju dīna. I šodien pie mums gastēja atbildīgo persona par sekmīgu svātku nūrisi - kultūras nodaļas vadītoja Ināra Pleikšne. Sveicinoti! Labdien! Kā kopumā vērtējat šos svātkus? Es vērtēju jūs ļoti pozitīvi, un es domāju, ka man ir pamats tā arī runot, jo mēs esam tikušies jau ar galvenajiem rīkotājiem, kultūras darbiniekiem, pogasta porvaldniekiem, apmeklētājiem pasaukumus, kuri notika jau līdz šim pogasta porvaldēs, un es domāju, ka cilvēku tāda atziņa ir ļoti pozitīva, jo šoreiz svētki tika rīkoti ne tikai viens liels pasaukums, bet tika rīkota vesela nedēļa, aptverot gan dažādas sfēras, gan lauksaimniecību, gan amatniecību, gan dzīsmas un dējas, gan sportu, gan ģimenes. Tā, es domāju, ka praktiski visos dzīves sfēros tika arī atzīmēts tas pozitīvais, kas notiek mūsu novadā, kas notiek vispār mūsu dzīvē. Un, protams, ka divas tādas dienas, tos ir galvenos dienas, kas arī akcentē visu to pozitīvo, kas notiek Rēzeknis novadā, un Rēzeknis novads, mēs saprotam, sastāv no 25 pogostiem, kur arī pa šo nedēļu katrā pogostā bija iespēja apmeklēt vietējiem iedzīvotājiem pasaukumus, jo arī katrai pogosta porvaldē pašām dienām tika sagatavoti pasaukumi, lai arī katrs, jebkura attolokā cīma iedzīvotājs izjustu šo novada svātku būtību. Un, protams, šos divas dienas, 15. jūlijas un 16. jūlijas, ir noslēguma dienas, kur pasaukumi norisinosies Rēzeknis Ančupānu katedrumā, un pasaukumu klos šajos dienos ir gana plašs. Un, protams, kā arī uz svātkiem mums ir aicināti arī visi, ir aicinātas mūsu sadraudzības delegācijas ar saviem pašdarbības kolektīviem. Mēs uzņemam un priecājamies par Baltkrievijas Postavi rajona delegāciju un jūs vokāli instrumentālo ansambli 25+-, par Lietuvas Kupišķu rajona delegāciju un jū akordionista ansambli un Pūlējas Republikas Gīžas rajona delegāciju. Un 15. datumā būs iespēja arī klausēties šo kolektīvu uzstošanos Verēnu Brēvdabas estrādē, kur tiek rīkots koncerts. 15. jūlijā arī notiks jaunatnes dīnu pasaukumi Ančupānu katedrumā, varbūt pastāstīt par tiem vairāk. Jauniešu dienas pasaukumos tiek arī aicināti amatnieki ar saviem izstrādājumiem, ir amatnieku tirdziņš, un 13. sokās jauniešiem strītbola sacensības, kvasa dzeršanas sacensības, iešanas sacensības, un pēc tam sekoja jaunu pop-rock grupu koncerts. Un arī lielais vokara koncerts ar tādām pazīstamām jauniešiem īmīļotam grupam Music, bez PVN, Krampis, Green Novis. Un tāda ir tie jauniešu dīna katedrumā. Ilgi lūlotu un gaidītu svātku kulminācija ir 16. jūlijas, kad Ančupānu katedrumā notiks Rēzeknis novada dīnu noslēguma pasaukums. Ko tas interesantu sūla dzīvotājiem? Jā, un galvenajā noslēguma dīnā 16. jūlijā 12. soksīs jau amatnieku tirdziņš. Amatnieku tirdziņā būs visdažādākie amatnieku izstrādājumi, gan keramika, gan pinumi un arī dažādi portikas izstrādājumi. Un amatnieku tirdziņa laikā arī to visu gaisotni kuplinos Rēzeknis novada folkloras ansambļi un lauku kapeles. Un tad savukārt 13. būs jau Rēzeknis novada bērnu popgrupu koncerts. Un savukārt pa visu dienu tī tirdziņi darbojās, tā ka var arī tādā svātku noskaņā gan apmeklēt tirdziņu, gan klausēties arī koncerta priekšnesumus. Un 15. ir tāds lielais novada dziesmu un deju koncerts, kur piedalās mūsu tautas mākslas labākie kolektīvi, tie ir koru kolektīvi, deju kolektīvi,
pīvtieju orķestris, piedalās arī ar saviem priekšnesumiem mūsu aicinotī sadraudzības delegāciju kolektīvi no Baltkrievijas un Lietuvas. Un šajā koncertā piedalās arī labākie, jāsaka, Rēzeknis novada himnu skaņdarbi, jo mūsim sakarā ar šom novada dīnam tika izsludināts arī Rēzeknis novada himnu konkurss. Un mēs esam ļoti gandarīgi un pateicīgi skaņdarbu autoriem, jo atsaucība bija ļoti liela. Piedalījās 17 skaņdarbi ar 13 autoriem, un arī šī labākie skaņdarbi tiks atskaņoti šajā dzīsmu un deju koncertā. Un arī labākie autori saņems balvas par piedalīšanu, un visi tiks sveikti arī par piedalīšanos novada himnas konkursā. Un vakarā svētku koncerts notiek pulksteņ 18. Tur piedalās mūsu Latgaļas dzīvošos ģimenes, Sereņu ģimeņa, Uškānu ģimeņa, Latgaļas dāmu pops Tranzīts un arī Lauris Reiniks, kas daudziem ir arī ļoti iemīļots dzīvotojs. Un 22. sokās nakts balle, kur spēlēja Patrioti Elgā, Inga un Normons, Ati Sauzāns un diska mūzika skaņa. Un, lai arī pilsētas iedzīvotājiem un apkārtējo pogastu iedzīvotājiem būtu ērtāka nokļūšana gan uz Ančpānu kartodromu, gan ir savukārt naktī, kad nakursēja vairs sabiedriskais transports, ir vienošanās Rēzeknis novada dūmē ar Sija Dekom par papildus reisim tīši maršrutā Vipinga, Dārzu īla, Viļakas īla, Ančpānu kartodroms. Un braucīņa cena ir 35 centimi, bet ir papildu reisi, kas aizvad precīzi no Vipingas, uzņemot pasažīrus pa sabiedrisko transporta autopīturam un aizvedot tieši līdz kartodromam. Un savukārt arī sasdiņ var nokļūt arī uz galvenajiem pasaukumiem uz kartodromu un pēc koncertiem var atbraukt arī atpakaļ. Sakit, lūdzu, kā ir ar sādvītom Ančpānu kartodromā? Kartodromā ar sādvītom, kā jau tādā plašā pļovā, ir jānodrošina sev vai nu sēdziņas, ko var apsasēst, vai jāpadomā par citiem sēdi īrīcēm, jo būs tikai nedaudz krāsli, kur tiešām seniori un invalīdi, kam būs nodrošinātas sēdvītas. Kā ir ar ieejas maksāju svētku koncertiem? Visi pasākumi, kas notiek Rēzeknis novada dīnu ietvaros, ir bezmaksas pasākums, jo tas savukārt ir tāds kā sveiciens, kā dovanojums, kā muzikāls sveiciens un visādā veidā pateicība Rēzeknis novadam, un viss ir par velti. Un sarunas noslēgumā, kāds būtu jūsu novēlējums šo Rēzeknis novada dīnu svētku kulmināciju gaidot? Es domāju, ka visi, kas ir dzirdējuši, kas interesējās par šiem svētkiem, lai tiešām arī nokļūst uz šo noslēguma dīnu un izbauda vienu skaistu vasarīgu dīnu, un lai ir emociju pilna dīna, lai ir porsteigumu pilna dīna, un lai iedod spēku turpmākai vasaras pavadīšanai, un lai visiem kopā šī svētki arī izdod. Paldies par sarunu! Latgulas radijas studijā gastīja atbildīgo personu par sekmīgu Rēzeknis novada svētku norisi kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne. Vēl tikai atgādināju, ka sīkāku informāciju par Rēzeknis novada dīnu pasākumiem jūs varat atrast mājaslapā www.rezeknisnovads.lv. Teikamies Rēzeknis novada dīnu pasākumos! Tos bija Rēzeknis novada ziņas.